Logmās! Gustav Melenberg. Iet skolēt. Ko tu vari man pateikt? Ko tu man vari pateikt? Ko tu mums taisīs rakstīs? Balstoties uz to, ko es gribu, vai uz to, ko es esmu gatavs darīt? Balstoties uz to, ko ēdīs vēsturī bērni un tas, kas ir mājās. Balstoties uz to, ka es neko nezinu, kas ir mājās. Un balstoties uz to, ko gribētu bērni, es varētu pasūtīt Oltā kaut ko. Huh? Are you kidding me? Kas mums ir mājās? Ir olas. Ir biezpiens. Tas arī viss. Es negribu taisīt biezpienu plāceņus vai kā tos vispār. Es nemāku pat viņus uztaisīt. Jo bērni neēd vienkārši biezpienu vai vienkārši olas. Un ko tu iesaki? Tev taisīt biezpienu plāceņus? Kā? Ne Kakina Melenbergs. Nē. Francis mani sauc. Viņa sauc Kakina Melenbergs. Kāds savu jaunais vārds? Vincents Lamārs. Es parasti Amerikā Starbucks un Wendy's, kad es kad es pasūtīju savu ēdienu, es viņiem teicu, ka man sauc Vincents Lamārs. Jā. Obligāti bija jāsaka arī tas uzvārds, ja? Nē, Lamār bija tā kā otrs vārds. Es esmu Vincents, bet tā kā ar geto piestienu bišķi. Lamār. Jā. Man vienmēr tā, Vincent Lamār? Viņš tev pilnajā sauc? Jā. Nebija vienkārši vī? Nē. Jo tas bija vienkāršāk nekā teikt Gustavs. Jā. Un tad viņi uzrakstīja, es nezinu ko. Bet Vincent Lamār ir diezgan vienkārši. Jā, fun fact par mani. Tāds būtu mans izvēles vārds, ja es pats izvēlētu. Nav tik vēls, kā izskatās. Pulkstenis ir 6. Gustavs aizslēgt drēks, man liekas, ka pulkstenis ir 6. Maziņie tagad ir palikuši pie Omītes uz brītiņu, jo es dodos uz dzemdībām. Stāvos mūtu logumu priekšā. Es biju kā aizvietotāja dūla visu to nedēļu uz 3 dzemdībām, un tagad vienas tomēr ir iekritušas man. Un jā, tā kā tās diezgan spontānas dodos viņā, bet labā ziņa tā, ka ir sestdiena, ka mēs jau pusdienu esam pavadījuši kopā. Jā. Un ka ir arī kāds šī gadījumā Gustavs, kas paliks pie bērniem, ka man nav par to jāuztraucās. Es atkal esmu priekšā spogulim. Jā. Nu jā, tā kā tā. Un, jā, es nezinu, mēs šodien neko neesam darījuši. Mēs vienkārši dzīvojamies Gustavu senču mājās. Matilda dejoja, man ir neliels kadrs no tā. Slidinājās ar mašīnīti apkārt. Ko tu darīji? Spēlēji vidžikus kaut kādu laiku? Jā, tev ir kaut kāda jaunā spēle, ja? Jaunā vecā spēle, grindējos veco futbola spēļu nostalģijā, bet man liekas, ka ir diezgan autentiski šādi vlogi. Viņi varbūt, viņi vienkārši parāda to mūsu īsto ikdienu. Par spīti tam, ka mēs... Cik viņi ir garlaicīgi, ja? Kāpēc tu nebrauc? Ņemot vērā to, ka
influenceri būdam, mēs vienmēr dalāmies ar interesantām, aizraujošām lietām. Man liekas, ka šie vlogi parāda to, ka influenceru dzīves nevienmēr ir baigi aizraujošas. Nē, influenceru dzīves neko neatšķiros no parasti cilvēku dzīvēm. Vienkārši izvēlēs dalīties ar daļu no tās un kaut kā tā. Jā. Sadzimties mērā? Jā. Ir 1:30 naktī, un es esmu pēc dzemdībām. Kā jūs saprotat, bija ļoti ātras dzemdības, jo es aizbraucu tikai, es biju 6 bija dzemdību namā, laikam, vai 7. Jā, laikam 7 es biju dzemdību namā, un, jā, sieviete piedzemdēja precīzi stundas laikā. Amazing, visiem novēl tik ātri, bet, protams, tas nemaina faktu, ka kontrakciju intensitāte arī ir liela un ātri pieaugoša, kas ir citādāk, ja ir garāks tas dzemdību laiks. Bet, jā, lai kā mēs esam tagad par vienu puisīti Latvijā bagātāki. Un, jā, Gustavs man sagaidīja mājās, atbraucu ar Boltiņu. Ja man negribējās braukt ar tramvajiem 2 līdz mājām, un tagad mēs bišķiņ pasīsimies seriālu.